īstais jautājums, vai Kristofers par turpinās karjeru, vai viņš te pa titulu cīnīs. Es atlaistu viņu jau šodien un gailīt. Tu skaidrs, ka treneri atlaist, to mēs zinām. Jums nebūs tā kā, piemēram, agrāk, kad Padomju Savienības hokejisti brauc kaut kur spēlēt ar kanādiešiem, ka viņiem jāuztraucās, ka spēlētāji nebēg prom. Atpakaļ uz Ļopenī varēsiet ar treneriem un prezidentu. Labi, mums ir ideāls virsraksts pirmajā epizodē, ko likt virsū par Artūrs Šenhovs, Kristofers Porziņš savu pēdējo spēli ir aizvedis. Mēs nekad nedabēgsim. Tikos 40. Ir tāds teiciens, ja nekad nesāc, nekad nepabeidz. Tā ir, jā. Labi. Sāc. Nu ko, sporta draugi, basketbols. Par to mēs runāsim daudz šajā sezonā un ar kārtīgu regularitāti. Go 3 punktnieks. Un sastāvs šodien ir šāds. Nākamais reizēs varbūt drusciņi citādāks, bet mums ir daudz tēmu, par ko runāt. Un vispirms par mūsu cilvēkiem šajā reizē. Kaspars Dvīnskis, basketbols bez viņa balss. Nē. Guntars Jonāns, basketbols bez viņa balss. Artūrs Šenhovs, bez viņa viedokļa arī ir grūti iztikt, jo viņa viedoklis ir par visu. Var piekrist vai nepiekrist. Bet pareizi. tu pats arī piedalīsies? Es piedalīšos podkāstā, lai pieskatītu, lai viss būtu rāmjos, tā teikt. Ja? Lai nebūtu tā, ka jūs tur aizbraucat katrs savā virzienā. Protams, Toms Prāmnieks kopā ar jums. Nu ko, ķeramies klāt pie basketbola aktualitātēm, kungi. Latvijas izlase ir viena tēma, par ko mēs runāsim šodien. Otra tēma, ko es ceru, ka mēs līdz tā arī tiksim par mūsējiem vispār kausu spēlēs, jo kausos mums arī ir panākumi. Nu, varbūt ne visiem. Un vēl galā ir Kristofers Porziņš. Bija un nebija Golden State Warriors Kristofers Porziņš experience pilnā apjomā varēja izbaudīt jau pirmajās nedēļās. Bet ejam vispirms pie Latvijas izlases, kungi. Pirmais jautājums. Nu, kāds tad ir sajūta pirms spēlēm ar Poliju? Nu, tā tīri uzreiz tāds bold sajūts. Būs vai nebūs? Un cik būs? Man sajūtas ir tādas, ka liekas, ka šīs ir visu laiku svarīgākās spēles Latvijas basketbolā, bet man tā ir principā pirms katra kvalifikācijas loga mačiem bijis. Es atminos, tad, kad mēs tikām uz pasaules kausa fināla turnīru, bija spēle ar Serbiju. Pēc tam, kad mēs pirmoreiz Serbiem bijām zaudējuši, likās, bāc, šitā spēle tagad ir obligāti jāuzvar, ja mēs gribam tikt uz pasaules kausu. Tad bija tie 2 mači ar Beļģiju. Likās, ja mēs gribam tikt uz pasaules kausu, šitās 2 spēles ir obligāti jāuzvar. Tad bija ar Turciju jāspēlē vasarā arēnā. Likās, šitā ir svarīgākā spēle, jo, ja mēs neuzvaram šito, mēs netiekam uz pasaules kausu. Tajā kvalifikācijā mēs visas spēles tur tās vinnējām. Nu, tad tagad arī man ir tā sajūta, ja mēs gribam spēlēt pasaules kausa fināla turnīrā, mēs nevaram atļauties zaudēt Polijai nevienu reizi. Tad katra nākamā spēle ir svarīgākā spēle. To treneri parasti nesaka katrā reizē. Kaspars grib mainīt profesiju. Šī jau svarīga spēle jums nekad dzīvē vēl nav bijusi. Šodien ir jādod visi jūs ģimenes skatās. Visa valsts ir ar jums. Nu, bet man patiešām ir tāds sajūta, ka šis ir svarīgs. Vissvarīgākās spēles, ja gribās tikt uz pasaules kausa fināla turnīru. Bet tas ir tāpēc, ka mūsu grupa, tas formāts A3, tieks varbūt ir palaiduši garām, 3 komandas no 4 iet tālāk, nākamajā kvalifikācijas kārtā, kur jau ir 3 komandas, kuras mēs diezgan droši zinām, tā ir Vācija, Izraela un Horvātija, pareizi? Jā. Nu, es gan braukšu tagad uz Kipru izpētīt potenciālos pretiniekus, ja gadījumā viņi tiek. Kad viņi būs potenciālai pretinieki pēc cik gadiem? Jā, kas svarīgi ir, kad iet līdz visi rezultāti, nevis tikai tā ir tā niec. Un tāpēc šajā pirmajā objektīvi vājajā ielozētajā grupā mums bija iespēja aizbraukt ar 6-0. 6-0 noteikti nebūs, bet kādas ir sajūtas? Man citreiz ir tā, ka tev ir kaut kāda profesionāla intuīcija, es šobrīd vispār nenojaušu. Man tā, priekš manīm, ja būs viens vietas, es būšu priecīgs, man liekas, būs ok. Bet man nav tās sajūtas vispār tādas, ja tu jautāji, kāds būs tas rezultāts. Citreiz ir tāds čuņiks, viņš man gan skatīties nepareizs, bet šobrīd nav čuņika. Nu, man ir čuņiks tāds, ko varbūt negribās tā ļoti skaļi teikt. 0-2? Negribās. Man nekad tāpēc man vienmēr nepatīk tā kā likt, es tomēr esmu vairāk kārt teicu, teiksim, Latvijas izlase vienīgā izlase, vienīgā vispār, teiksim, tā komanda, kur man tā kā interesē, kurš vinnēs. Teiksim, vai tur, teiksim, Eurolīga, NBA, man nav tur tāda favorīta. Bazeļien tas tā nav. Jā. Un tā Taivādas komanda, kur Andžejs spēlē. Jā, protams. Tas šautauts Andžejam, viņš neatnāca. Jā, sveiciens štajā ķīniešu jaunajā gadā. Tāda svētka arī tiek svinēta. Es domāju, ka jā. Sāk pamazām pazust, kur viņi paliek. Es domāju, ka Andžeja neņem kandidātos un pat neņem 3-punktniekā. Tas ir automātiskais bans, kā mēs sakojam pēc trenera. Mēs viņam vismaz piezvanījām. Jā. Mēs paprasījām. Viņam nepiezvanīja vispār? Es nezinu. Nesarunāja neko?
Es domāju, ka labi, tas, lai paliek... Kur mēs palikām? Tu par savām sajūtām. Nē, es negribu teikt 0-2, bet 1. Es domāju, es neteicu, ka 0-2, bet ja, piemēram, pirms vispār tā cikla, kad skaties, likās, jā, tie poļi būs komandas, kur noteikti jāmēģina vinnēt abas, vai ja sadalīsim 1-1, bet to jau mēs tā runājam ar tādu domu, ka mēs vinnēsim to Nīderlandu un Austriju tajā pirmajā logā. Un tā kā mēs no tā iznācām ārā, tā kā ar 1-1, šitam mums 1-1 īsti vairāk nedara. Te ir 2-0, vai tu dabūni to 2-0, vai arī ar 1-1 ir tāds slidenais. Un tu tur saki, kā Arturs teica, viņam līdz tos rezultāts. Poļi šobrīd viņiem ir 2-0, ja? Un pretī jau tās komandas arī, jāstāsta, kā tur es godīgi neesmu tā pasties, cik tur kāds tur tās bilanci vāciešiem, un tā iespējams, ka viņi iznāks ar perfektu bilanci, bet tad ej un vinnē tur, teiksim, tos horvātus, ja tajās abās spēlēs ej un vinnē to Izraēlu, kas jāstāsta vēl kādos laikos tas iekritīs, ja iekritīs vasarā. Izraēla vasarā nedara. Tad viņiem atbrauc Denijs Avdī, kurš iemetīs tur 30 punktus, ja, un tur viss, jā, īstenībā šitas ir, viss te var arī beigties. Vai viss turpinās, vai arī viss beidzās šajā te Kuram pie šī galda bija sajūta, ka būs 6-0 pēc pirmās kārtas? Pēc pirmās kārtas. Kad bija izlozes, tad likās, ja? Nē, tad likās, ka 6-0 ir tā kā saredzams, ka tas ir noteikti spēles laukumā. Jā, tad daudz jau bija atkarīgs, kāds būs tas Eirolīgas kalendārs, kas tur tiks ar tā domu, ka, Bet tas jau katru gadu, man liekas, ka tev ir tas Eiropas man liekas, kalendārs. Ka citus gadus pat tu nerēķinājies tad vispār. Bija tas sākums, ka tu nerēķinājies vispār, tur nevienam nebūs. Un tad bija kaut kāds, kad kaut kur tur tika, kaut kur netika. Zin, kā bija tie visi mistiskie gadījumi, kaut kādi, ka turki tur nevienu citu izņemot turkus nepalaida, ja kaut kādi tur tādi izgājumi. Bet šogad mums ir tas, kad komandas nepalaida, savainojumi tajā pirmajā logā, kas bija tas lielāks, jo mēs jau esam ļoti atkarīgi no tiem, lai mums tie labākie spēlētāji ir ierindā. Mēs nevaram tur otro izlasi izlikt, trešo izlasi izlikt un cerēt, ja tā kā varbūt tur Francija un Spānija var spēlēt, vai kaut kāds tās lielvalsts ar tiem dziļākiem sastāviem. Mums ir ļoti svarīgi, tie pirmajā logā mums vispār saspēles vadītāji, man liekas, 1., 2., 3. izkrit ārā, ja? Un dabujām vienu zaudējumu. Šajā kvalifikācijas ciklā, man liekas, arī pirmo reizi kopš šīs sistēmas bija tā, ka mums ir grupa, un tās pārējās komandas ir tādas, ko mēs tā kā pieņemam pēdējo 10 gadu laikā, ka mēs tomēr basketbolā, esot visiem spēcīgākajiem sastāvā, mēs par tām komandām esam spēcīgāki. Mums nebija ne Turcija, ne Grieķija, ne Serbija ielozēta. Mums tā uz papīra otra spēcīgākā komanda Polija, un mums jau liekas, ka Poļiem jau mēs basītī tiešām esam priekšā. Lai gan, man liekas, pēdējos lielajos turnīros, izņemot pasaules kausu, viņi ir finišējuši augstāk nekā Latvija. Naturalizēra viņi diezgan spēcīgi. Viņiem gan Hardingovičs, gan Lojdovičs ir pieteikumā. Pareizās galonas, tieši tā. Jā, varbūt viņi pat divus varētu laist. Kā jūs gribat? Kā jūs domājat, kas ir lielāks palīgs? Loits Polijas izlasē vai Šmits Latvijas? Loits, protams. Loits Polijas izlasē. Ārējā spēlētāji, manuprāt, tas ir tas, kas mūsdienu basketbolā lielākoties arī nosaka tā ārējā tavu līniju, cik viņi tev ir jaudīgi un spēcīgi. Poļiem vai tas būs viens, vai tas būs Loits, kurš spēlēja viņiem, Eirobasketā. Eirobasketā viņš spēlēja. Hārdings savukārt super labi spēlē un rezultatīvi šajās te kvalifikācijas ciklā. Pagājušajā gadā viņš bija ACB rezultīvākais spēlētājs, šogad viņš ir Champions League rezultīvākais spēlētājs. Tā kā, un man liekas, viņš iemet pirmajā spēlē pret Austriju 32 punktus. Arī pret Nīderlandu viņš iemet 17. Pret Nīderlandu arī kaut kāds 17. Ja, tā kā, viņiem ir ļoti jaudīga tā ārējā līnija. Mums jau ir to ārējo un izveido, lai tā bumblīs tam Šmitam. Šmits jau ir tāds, kaut kāds super augstas klases lomas spēlētājs. Viņš jau nekad nav bijis tāds līderis, kuram tagad iedosim bumbu un viņš tur uztaisīs visu. Labi, no 1 līdz 10, cik liela ticība tam, ka Šmits tiešām spēlēs? Jo viņam sanāk tieši vēl trešdien ir... Trešdienā ir Eirolandes spēle, jā. Pirmā maza ticība, es nezinu. Es domāju, ja viņi iekļauš 16, ka tur kaut kāds ceļš pretī tam ir. 5, 6? Abās spēlēs, tu domā? Es domāju, abās spēlēs, jā. Abās spēlēs. Tāds tā kā ticības metrs mums vajadzīgs no 0 līdz 10. Abās nespēlēs. Ok, vienā spēlē, kad viņš spēlē, tas ir varbūt... Tagad mēs varam pilnīgi spekulēt. Nav nekāda inside info, ja tu runā ar komandu, tad kaut kā tipiski kaut kādu kompromisam viņi piekrīt. Man liekas, ir ārkārtīgi nenokaujam viņu, tikko traumēts bijis. Es domāju, ja viņi laiž. Un ja viņš ir sastāvā iedot 16, tad tur
Kāda cerība ir? Tikai tā var Es domāju, ka ar cerību tur ir pa īsu. Tev ir jābūt 100% pārliecībai, ka viņš spēlēs. Kāpēc tev iekļaut spēlētāju 16 kandidātu sarakstā, kur tu ceri, ka viņš spēlēs? Labi, tas ir Šmits, tas ir Eirolīgs, tas ir top dūzs vai ne uz papīra no tiem spēlētājiem, kas mums ir pieejami. Es domāju, ka paliek 16, kāds nenormāli, kas mainīt spēles gaitu. Ai, 16, kurš paliek? Mums tāpēc jau var iekļaut tādu 50-50. Ir vīri, kas bija sarakstā un pēc tam bija izsvītroti vēl pārsūtītā e-pastā no Basketbola Savienības. Mēs ilgi domājām un cerējām, ka Žagars varētu būt arī šajās Žagars, jā, mēs runājam, kas svarīgāks, tad vesels Žagars būtu svarīgāks šim sastāvam. Tu, kā basketbola funkcionārs, izmanto šo vārdu. Man vienkārši ļoti patīk šis vārds, bet gribēju izmantot. Ja tev ir savainots spēlētājs, kurš tagad nāk atpakaļ no traumas, un tev ir izlase, kas grib šo spēlētāju dabūt pie sevis. Labi, mēs runājam par Eirolīgu, mēs runājam par Latvijas-Igaunijas līgu atsevišķi, bet kam ir jābūt tajā sarunā, lai tas tiešām arī notiktu? Protams, ka kluba instinkts ir sūtīt to izlases ratā. Jā. Tā kāpēc? Un turki tagad piekrīt sūtīt? Jo iepriekš turki parasti jau spēlēs to, ka viņi parasti nesūt. Parasti nelaižas nesūt. Es nezinu ar to juridisko lietu. Piemēram, mums ir atsūtīta vēstule. Mēs nevaram nesūtīt. Ir atnākusi vēstule no Basketbola Savienības vai no FIBAS. Es pat nezinu, kas tur juridiskais tas autors. Kur ir FIBAS loks, kurā nedrīkst notikt sacensības, un tev ir jāsūta tie spēlētāji. Bet, ja tu spēlē Eirolīgā, tad ir savādāk. Es nezinu. Teorētiski jau Eirolīgā nav spēles, tad, kad ir izlasē mačs. Piektdien, kad sākās kvalifikācijas, Eirolīga nespēlē. Tad ir atkopšanās. Es šaubos arī, vai Turcijas federācija kaut kādas sankcijas izvirzīs pret FIBA. Bet, starp citu, tikai, lai vienreiz būtu pieminēts, jo pa gadiem jau ir apnicis, šī sistēma ir debila vienkārši. Eirolīga versus FIBA? Vispār, ka izlases spēlēs ir saruna par to, ka spēlētāji no NBA netiek un no Eirolīgas jāstāsta pēc kalendāra. Tad tu gribētu redzēt, ka ir... Es gribētu, ka labākiem spēlē nevis vasarā, kad ir trešās izlases turnīrs? Es nezinu, ko es gribētu. Es domāju, tas nav šīs dienas topiks, bet šis ir tagad totāli nepieņemami. Vai ir kāds, kas tam iebilst? Mēs hokejā 12 gadus gaidījām, lai redzētu labākos pret labākajiem. Basītī mums ir jāgaida tikai 2 gadi. Nav jau tik traki. Nav jau tik traki. Kur ir Latvijas izlases arī kandidāti, kas mums ir... Kas tad? Bailame. Tu iedod atzīmi. Tu arī iedod atzīmi. Ja mēs skatāmies salīdzinot ar iepriekšējiem logiem, kas mums bija, kas tagad bija novembrī, kas mums bija iepriekš, no tādas sapulcinātās sastāvā. Es teiktu, labāk nekā iepriekšējā. Daudz labāk. Jo mums ir, teiksim, Toms Skuja ir vesels un Zoriks ir vesels. Vismaz tādā ziņā, ka viņi ir veseli. Pieejams. Jā, viņi ir pieejami. Ja. Pirmajā tur Toms izskrit, man liekas, skatīja pēdējā vai priekšpēdējā treniņā. Kristers maz nebija. Un tad mums bija jādebitē Anževam. Mums ir 3. numurs izteikti. Jā, un tagad mums ir Strautiņš atpakaļ, kas bija liels caurums. Tajā pozīcijā ir liels izrāviens. Un, man liekas, Arturs Strautiņš jau tagad ir skrējies un spēlē. Viņam tikko, kā viņš, man liekas, finālā spēlēja Itālijas kausa. Ja? Un, labāks ir. Labāks ir tas sastāvs. Ir tā kā ievērojami labāks. Jā. Ja pirmajā, es teiktu, tajā logā bija relatīvi švaki pretinieki. Austrija ļoti švaki, Nīderlanda bija vāja. Es neteiktu, ka Nīderlanda bija vāja. Mēs to paņēmām. Tagad atskatāmies uz tiem sastāviem. Sastāvs pret sastāvu mēs bijām līdzīgi, bet tādā basketbola hierarhijā Nīderlandes izlase ir kas starp vidēju un vāju, tādā Eiropas kartē. Arī labākajā sastāvā. Tad tur bija pilnīgi jaunas taktiskie zīmējumi, tādā mūsu sevišķi no aizsargu viedokļa skatoties vājā sastāvā, kas izstījās ļoti slikti. Tagad būs tie jaunie revolucionārie taktiskie zīmējumi attiecībā par to, kā Latvijas izlasība gadu ir spēlējusi. Jau ar labāku sastāvu, un ir kaut kāda maza cerība, ka tas strādās, bet tik un tā šaubas tur lielas. Es domāju, teiksim tā, ja pastāst uz Latvijas un Polijas sastāviem, varbūt var teikt, ka Polijai neliela, tā kopā, ja tu sasumē, to masu, ka Polijai varbūt pat uz papīra tas sastāvs ir spēcīgāks nekā. Es domāju, lai kurš spēlētu Lloyds vai Hardings, viņš būs labākais spēlētājs laukumā. Okay, piekrīt. Polijas izlases krēklā pēc sajūtām kaut kur atrod sev ekstra vismaz 20% un dara lietas. Labi, ņemsim kaut kādas tādas, ka viņš atrod kaut ko mistiski, bet Poņītka nav otrs labākais spēlētājs šajā spēlē. Kurš ir otrs? Kurš ir? Šmits. Pārliecinoši būtu.
vienā no spēlēm. Es nepiekrītu, zini kā, Artur. Kā Poņitka, kā? Es nepiekrītu tādā ziņā, ja tu varbūt skatītos, kādos klubos viņi spēlē un varbūt tur kaut kāda atalgojuma. Ko viņi dara, Ko viņi dara? Kāda iespēja triple-double vārds. Poņitka triple-double izlasē. Labi, bet, zinu, ka izlases spēlēs tagad savā starpā. Izlases spēlē. Tas, ka viņš tur labi nospēlēs, tiešām nenozīmē, ka... Bet viņš vienmēr, es teiksim, lieku, man teiksim, no Poņitkas ir bišķiņ vairāk bail nekā, manuprāt, poļiem no Šmita. Nē, tur es piekrītu, jā, jo vienkārši viņš vairāk bumbu spēlē, bet viņš nav otrs labākais spēlētājs. Viņš un Lomašs, plus mīnus tas pats. Liela apjoma, skoreri vidējā Eiropas līmenī. Lielāks Lomašs, lielāks un fiziskāks. Viņš ir lielāks fiziski un pa pozīcijām mazliet citu, bet liela apjoma skoreri vidējā Eiropas līmenī. Tā. Jums nav baigi. Objektīvi arī Lloyds un Hardings ir milzīgi atšķirīgi. Lloyds, piemēram, ir kaut kas mega. Hardings ir super spēlētājs, bet arī tur ir tā kā viens pakāpiens krietni zemāk. Noteikti tas pārliecināts Eirolīgā, ja viņš būtu tur Lloyds. Jūs varat nolikt face to face tagad starta piecinieks vienam un otram un izmērīt. Mums vispirms jātiek līdz 12. pēc jūsu uzdevuma. Tad varam starting piecinieks. Es domāju, ka piecinieks arī diezgan viegli, jo... Dod Latvijas piecinieku tagad. Es gribu labu sajūtu, jo iepriekš te runā par iepriekšējām spēlēm. Ar Šmitu vai bez? Ar Šmitu. Tad ir un iekavās rezervi. Šiliņš, Šmits, Strautiņš, Lomašs un tagad ir tās Zoriks vai Skuja. Un Šmitam iekavās, ja Rols to spēli kādu no tām spēlēm izlaiž, tad es domāju, ka ies Mārķis Steinbergs. Vai Mareks? Mareks, viens no viņiem, es domāju, abi būs sastāvā. Abi divi būs sastāvā. Jautājums, kāds būtu treneru tā izvēle uz to sākumu piecinieku. Jā, mums nav tik izteikts tas sākuma piecinieks. Sevišķi tur garajā galā var miksēt. Un arī poņgārdā var miksēt. Nē, mums īstenībā jau vajadzētu tādu lielu to, tāpēc, ka poļiem jau ir tie abi tie centri, kas ir Balčerovskis un otrs viņiem arī bija man liekas, no Spānijas vai no kurienes. Nebija Itālijas? Ka viņi ir tā, Itālijā, jā, no tas... abi divi ir 2-10 un tādi pāri riktīgi lieli. Tas Oļeņičaks 2-13 no Dertons komandas. Tā kā viņi būs lieli. Vispār tie poļi, viņiem ir tie uzbrucēji diezgan lieli. Tā kā mums tas sastāvs arī vajadzīgs tāds. Tāds būtu mans piecinieks. Man liekas, ja par sastāviem var tā kā pavilkt, kurš spēlētājs tev liekas ir svarīgāks, kurš tev vienā konkrētā mačā var izdarīt vairāk, bet man liekas, ka poļi mums ir... Tas nav tāpēc, ka Sito Alonso būtu labs treneris. Es domāju, ka Sito Alonso ir labāks treneris kā Miličičs, bet Miličičs vienkārši ar Poliju strādā ilgi. Kāpēc labāks? Man ļoti patīk, kā Sito Alonso vadītās komandas ACB līgā spēlē. Man ļoti nepatīk, kā viņš vadīja Latvijas izlasi. Jā, ja Poņitka ir izlases un tā, tad varbūt ar augstāku potenciālu. Tāpēc es saku, tur gan poļi, mums ir gaismas gadus priekšā, jo viņi vienkārši ar šo treneru spēlējuši, viņiem ir bijuši entās nometnes, entie turnīri ar viņu kopā, viņi lieliski saprot, ko katrs grib izdarīt. Vai mums spēlētāji lieliski saprot, ko Sito Alonso grib, lai viņi dara? Mēs nezinām. Pirmajās divās spēlēs izskatījās, ka nē, bet tā nav Sito vaina. Viņam bija 3 treniņi. Kas nodzēš Strautiņu klātesamību? Jo es tikko saprotu, ka es nepareizos cilvēkus salīdzināju īstenībā. Strautiņš ar viņu jāliek kopā, jo viņi būs mačapā. Un ja tu vadi klubu, kuru tu ņem savā komandā, tas ir ļoti diskutabls jautājums, kā tev labāk stilistiski patīk spēlētājs. Un es domāju, mačapā tieši pret viņu viņš ir liels, spēcīgs. Viņš varēs viņu paterorizēt mazliet. Ok, tas ir šitajā. Bet tu, teiksim, tu pat apspriestu, ja, piemēram, tu būtu kluba GMs un tev būtu jāizvēlas starp Strautiņu un Poņitku. Tu domā, tu Strautiņu ņemtu virs Poņitkas? Tas ir tikai naudas jautājums kaut kāds, bet es kaut kā neesmu redzējis, ka Strautiņš tur Pantinaikosā spēlē. Strautiņš, piemēram, spēlē tur, bet es pēc kādu super veiksmīgu pasaules kausa vājā izlasē uz to brīdi. Tāpēc arī tev treneris bija tagad jāpārš. Stats jau vāc visās vājās komandās ir top skorēri. Nekas nav pret, kā man patīk Arturs Strautiņš, bet, teiksim, Poņitkas vārds, teiksim, es domāju, krietni skaļāks. Arturs, piemēram, spēlēja kausa finālā Itālijas tikko, Poņitka, kur Bačkels ir kaut kur skrien. Kas nav nekas slikts, viņam tur liela nauda maksā, bet tas nav kaut kas ievērojami labāks par Strautiņu. Ar ko viņš šo sezonu ir ievērojami labāks par Strautiņu? Kurā elementā? Es domāju, ka viņš ir vispusīgāks. Viņš ir labāks piespēlētājs. Piekrīt, skorers arī, es domāju, tāds
tīrais skorers. Strautiņš varbūt ir, varbūt pagrūstīties. Tas būs tāds key matchups īstenībā. Bet man liekas, ka tādā izlasē, labi, varbūt Strautiņš var, un mēs neesam redzējuši, bet kuram tu teiktu ir lielāka iespēja pavilkt aiz sevis komandu? Poņitkam vai Strautiņam? Poņitkam. Bet mums ir citi cilvēki, kas to dara. Nē, mums ir citi cilvēki, jā. Tas nav Strautiņu uzdevums. Labi, iesim tūlītās tālāk. Mums laiks rīt vējas pārniem. Tu pieminēji kausu. Latvijas? Valmiera uzvarēja ļoti labi. Starp citu, aplaus. Labi, kur jūs bijāt? Mēs pusfinālā aizstājām. Pareizi. Viņš tieši bija Valmierā, vai ne? Mēs Valmierā zaudējām. Jā, bija vēl viena komanda. Čempioniem nav zaudēt. Tur 3 kārtas pēc kārtas diezgan lieliem. Mēs tikai čempioniem zaudējām Užauskas kausa vēsturē. Tāda mūsu pieeja ir pagaidām. Man patīk. Man patīk. Nav labi, mēs zaudējām. Atslēgas vārds bija zaudējām. Trāko var paņemt, izklausās pēc labākā. Pirms mēs pie kausa pārējām. Kā mēs domājam, kā tās spēles beidzās? Es domāju, ka 1-1 visu laiku. Es 1-1 laikam. Es ceru uz 2-0, bet es domāju, ka, piemēram, Bookmakeros Latvija nevienā spēlē nebūs favorīta, arī mājās. Es domāju, ka poļi būs favorīti pie mums. Tu domā, ka mēs varam apstīties jau tagad? Nezinu, man likās, ka abās divās spēlēs poļiem vajadzēja būt favorītiem pēc būtības, pēc tā, kā viņi nospēlējuši pirmās spēles. Man ar tā liekas. Es teiksim, iet uz to. Es atkal nē, jo man liekas, ka vēl ar vienu kaut kā uz iepriekšējiem lauriem, man liekas, Latvija tur diezgan augstajā FIBA rangā. Ar visu to, ka jauns treneris ir? Man liekas, viņi jau tur īpaši nestāsta. Viņi skatās, kaut kas tur, nezinu. Es teiktu, ka visticamāk Rīgā, es teiktu, ka minētu ar mazu pārsvaru Latviju tomēr ir favorīti, un Polijā būs viņi favorīti. Tas, kā es atdevu, tur, kur es māku apstīties, nav vēl izlikts. Okay. Tur, es teicu, ka Polija, kā treneru korpus, konkrēti uz šīm spēlēm man patīk labāk, jo tāpēc viņi ir ilgāk strādājuši kopā, bet tagad, kad vakar Latvija aizdīja pirmos treniņus, Sito man patīk, ko teica, ka viņš jūtās labāk, viņš jūtās drošāk. Un spēlētāji arī jūtās labāk, jau pie jauna trenera. Droši vien, jā. Un Sito arī vakar katram mediju pārstāvim, arī operatoriem piegāja un paspieda roku. Pilnīgi visiem. Viņam ir jāiedraudzējās šajā situācijā. Labi, viņam ir lielas kurpes, kuras ir jāizpild pēc iepriekšējā galvenā trenera. Pagad, labi, es tomēr nevaru iet pie tiem kausiem. Sito tevi nemīl. Dari kaut ko. Man ir vēl viens jautājums šajā ziņā. Bankī sāk, viņam bija diezgan, man liekas, pietiekami pateicīga situācija, ka viņam bija jāsāk no diezgan paša pagrabuma. Idejas labākā kāda varētu būt, ka iepazīst, viņam bija laiks un sīsties priekš. Sito tāda situācija nav. Vai mēs teorētiski varam prātā apsvērt ideju, ka ir kaut kāds brīdis, kad mēs metam mieru šai kvalifikācijas sadaļai un ciklam un, teiksim, dodam trenerim iespēju vienkārši būvēt komandu uz nākamo ciklu? Mēs to varam darīt. Es domāju, mēs zaudējam Polijai 2 reizes, un pēc tam mēs vasarā zaudējam pirmo spēli. Ja mums ir 1-4 bilants, es gribēju zināt to robežu. Kas ir tā riska robeža? Tad mums 2 spēles ar Poliju un vasaras 1 spēle. Tas ir tas brīdis, ka mēs metam mieru. Ja es domāju, ja mums būs bilants 1-4, es domāju, Sito neviens nedos iespēju turpināt strādāt. Ko nozīmē metam mieru? Tas ir līdzīgi tā kā Igauni pasaules kausā. Man liekas, Igauniem bija tāda pieeja uz 2023. gadu pasaules kausu, kur viņiem spēlēja. Tur, nezinu, vidējais vecums bija 21. Bet Igauniem jau saka, ka tieši tā, viņiem nebija komandas nākamo ciklu. Latvijai bija tāda pieeja 2011. gadā. Jā. Tas bija pēc visu vai nekad. Junior izlasē. Jā. Bija interesanti. Beigās jau no tā jau rezultāts kaut kāds iznāca. Pateicoties tam varēja tik komentēt izlases spēles. Pateicoties... Jo viņi saprat, ka Latvijas juniors varam sūtīt komentēt kaut kāds jokers. Bet kaut kādā ziņā, pēc kaut kādiem lieliem kāpumiem, visam jau kaut kādām it kā sliktām lietām beigās jau kaut kas, viss tas 2009. gada, tie viss tās peripētīs, nebūtu bijušies, varbūt neienāk tur Dairis, Strēlnieks un Meijeris. Man liekas, ka Mareks tajā sastāvā bija. Vai mēs tajā brīdī vienkārši dodam trenerim, tu iedod trenerim saprot strādāt līdz galam, būvēt nākamo sastāvu, jo tev patīk viņš kā speciālists? Es priecīgs arī, ja neizdodas kvalifikācijas turnīrs, kas Sito turpina strādāt. Es atlaistu viņu jau šodien un gailīt līdz. Tu skaidrs, ka treneri atlaist, to mēs zinām. Tas ir tas, ko es daru tagad. Darītājs. Es nezinu, tur jau pirmkārt jāstāsta. Es tikai fantazēju, kā notiek. Slikts fantāzijas, bet... Es vairāk par spēlētājiem drīzāk tad domātu. Tas skatītos kaut kur tālāk, kaut kādas nākošo, kaut kādu spēlētāju tādā virzienā. Ja tas ir uz vastu, bet arī kaut kā tam visam jāskatās, kā tās pretējās, pilnīgi atmesties ar nevar. Labi, ja tu zaudēsi tagad 0-2 un pēc tam vēl
Bet tu trešajā logā neko daudz nevar mainīt, tāpēc, ka tev tāpat tas paplašinātais saraksts ir. Nav jau tā, ka ir pilns ar 35-gadīgiem džekiem no šī sarakstā, kuram varbūt tur tuvojās tas izlases karjeras beigām. Tad neviens nav vispār 30 gadi kādam ir. No Šmitam. No Šmitam, Lomiks tūlīt būs 35. Jā, labi, 3-1. Tas ir tad pašā. Nē, zin kā, nē, bet es atkal domāju no tāda viedokļa, mums tas vidējais, tas vecums, tāpēc Šiliņš, kā liekas, tikko ienācis izlasē, bet viņš ir 97. vai 98. Ja? Viņam arī 27, 28 gadu primes. Viņš jau labāks vairs kā šodien, īpaši labāks vairs, viņš nekad nebūs savā karjerā. Un tad tu skaties, vienkārši mums ir iespējams nav arī uz ko skatīties tālāk, bet, teiksim, tie spēlētāji, kas mums tagad ir, viņi principā tur, kur viņi ir. Viņi, es nedomāju, ka būs kaut kāda baigie lēcieni viņiem karjerā. Un tad skaties, varbūt, ka no tiem jaunajiem tomēr ir kaut kādi. Es uzvārds nesaukšu tagad, bet varbūt ir kaut kādi, tomēr, kam ir potenciāls pēc kaut kādiem 5 gadiem spēlēt augstākā līmenī. Un tu iedod viņam kaut kādu amatu šobrīd. Man jāsaka, pilnīgi godīgi, man liekas, mēs te esam aizfantazējušies, jo jau šī modelī, piemēram, Anžels tur tiek likts ar kaut kādu potenciālu. Ko es atbalstu? Viņš šito logu ka tu 1-2 cilvēkus tur visu laiku kaut kur mājas iekšā. Kā vietā Anžels ir aizsits šitajā 16. Šitajā? Jā, uz šitām 2 spēlēm. Kas aiz viņa labāks ir ārā palicis? Tie, kas ir veseli. Nav neviens, man liekas. Žagaru mēs nevaram. Žagars. Tikai ja būtu vesels žagars, tad viņš tur nebūtu. Bet tā jau vairāk citi nav. Vai man tad ievilkt elpu un padomāt. Varbūt tā Aigars Šķēli, ja būtu pilnīgi vesels. Par to mēs runāsim nākamajā epizodē. Labi, par kausa spēlēm. Lecam nost no Latvijas izlases. Mēs jau savas versijas izteicām, kā tur varētu tās spēles beigties. Kausi. Tas ir kaut kas tāds, ko es pateikšu personīgi. Man ir drusciņi mistika. Es esmu futbolā pieredzējis pie kausiem. Es basītie, man viņi tādi, es zinu, ka viņi ir. Kā hokejā taču bija neģeržas kausas. Tas bija. Pie tā tu nebija nepaspēja pierast. Tas bija tavs vispār tas tavs autordarbs. Padējies. Atceros, tu slavēji vēl. Es biju pieteicis citādāk formātu, ka tie, kas zaudē, tiem jāturpina sezonu. Es atceros, ka tu darba apstākļus spiest arī VTB līgu. Es teicu, ka šitais ir labākais turnīrs, kas pasaulē ir. Galvenais ir sportists, kas ir labākais, kuru Latvijas klubu piedalījušies. Labi, bet mums ir savs titulu ieguvējs, ja? Mums ir titulu ieguvējs Rodions. Cik mums ir kopā, ja mēs skatāmies visos kausos, kas mums te ir top klase? Šogad? Jā. Uzvarēja laikam tikai Rodions Strauciņš, kā jau Džeki teica, spēlēja finālā, bet Milānai zaudēja. Šogad Islandes kausa 3 Džeku kopā izcīnīja. Ko jūs man tas stāstat? Jaunzems, Malmans, Leimans. Jā. Komandas nosaukumu gan es neņemšu. Reikjavikas pilsētas. Viens no Reikjavikas komandām. Saprot, ka Islandē ļoti labi maksā salīdzinot ar, piemēram, Latvijas-Igaunijas. Tur krietni. Mums Zeļi brauks uz Islandi 13. Es iesaku pret Geko un spēlēsim. Pret Geko, Tindastolu. Jums nebūs tā kā, piemēram, agrāk, kad Padomju Savienības hokejisti brauc kaut kur spēlēt ar kanādiešiem, ka viņiem jāuztraucās, ka spēlētāji nebēg prom. Būs, jā. Ļoti liela balva. Atpakaļ uz Ļopeni varēsiet ar treneriem un prezidentu. Pasties, kas pa salūtu. Nē, beidz Copa del Rey basketbolā Spānijā. Labi, protams. Es teikšu, ka tas ir vienīgais, ko es zinu, izņemot Užāls kausu. Mindaugu kausu Lietuvā. Karaļa Mindaugu, tāpēc, ka nosaukums ir nokopējuši. Jā, bet šis arī bija rekords. Uzpaldnes jūtu, tas ir GO3, mums te griežās uz rīņķi. Nē, pasākums fantastisks, milzīgs prieks, ka Rodions vinēja. Jūs arī komentējāt ap divi. Jā, mēs komentējām un uztaisīja 13-2 izrāvienu pēdējās 2 minūtēs. Tā 38. minūtē tā spēle varēja pagriezties jebkurā virzienā, bet treneru Galbiatī komandai Baskonijai es biju patīkami pārsteigts, ka viņi nesalūza. Jo bija tas moments, kad likās, ka Madridē bija kaut kāda plus 12, 2. ceturdaļā likās, šito es esmu 100 reizes redzējis. Baskonija tā kā spurinās, cīnās, pretī ir objektīvi, subjektīvi, varbūt nedaudz spēcīgāk komandu uz papīra, un Baskonija salūst un nav vairs tajā spēlē. Viņi palika spēlēt, tur Forestam bija fantastiska spēle, ka Boro atkal bija neapturams uzbrukumā. Šitais bija kosmos. Kas tur vispār notika? Forests uzlika Tavares uz plakātu. To katru nedēļas nogali nevarēs redzēt. Un Galbiatī un Baskonijai līdz ar šo uzvaru sezonu principā jau ir izdevusies. Ja pirms tam bija tur runas, vai Galbiatī turpinās strādāt, vai klubu vadība viņam uzticēsies, vai viņi atlaidīs sezonas laikā, tu Spānijā izcīni Copa del Rey, tev ir jauns līgums bez mazliet. Man patīk jūs optimisms. Tur Džeki ir ACB vinējuši un nākamās sezonas pusē atlaist. Bet viņu vismaz tagad šitajā sezonā neatlaidīs. Es domāju, atlaist, tas nozīmē, ka tu esi... visticamāk, tas ir Madrids un Barcelonas kaut kāds stāsts, jo viņiem, bet Baskonija, es domāju, viņi jau reāli
Viņi taču vispār nemīl mainīt neko dīžu. Nu, un Duško Ivanovičs šobrīd ir aizņemts Boloņā, tāpēc viņiem nav drošības pilns. Tā viņam ir problēma. Perasovičs ir vispār tur citā valstī, tādā valstī, nesauksim, tur spēlē. Tajā valstī? Jā. Bet ja mums būtu jāpasniedz labākā Latvijas Basketbola Savienība pasniedz katru gadu, un gada izskaņā aizvadītā gada labākajam basketbolistam balvu, ja mēs ņemtu to balvu par šo klubu sezonu līdz šim brīdim, tas ir Rodions vai tas ir Lomašs, kam to balvu dod? Tu domā par šo basketbola sezonu? Klubu sezonu. Jā. Rodions, protams. Es atteiktu, ka Rodions. Viņš nesalīdzināmos līmeņos spēlē un viens kaut ko viņa arī. Lomiks ir tuvu. Protams, ka diskusijās. Bet Roģiks, es domāju, ka teiksim, tā kā viņš īstenībā tagad, arī pirms tā kausa nākot iekšā, man liekas, viņam bija kaut kādas 9 no pēdējām 10 ACB spēlēm ar kaut kādiem 11 punktiem vidēji mačā. Un tas, ko viņš aizsardzībā darīja tie kausā, viņš labāk spēlē augstākā līmenī. Jā, es saprotu, par ko mēs tur sarunājamies. Aizsardzībā viņš pret Tavares spēlē. Mums ik pa brīdim ir kā Lomašam tur 30 punktu mačā Eirokausā. Labākā droši vien karjerā, bet... Jā, bet Eirokausā viņi netika no grupas ārā. Viņš ir Eirokausā tādā pusvājā komandā. Komandā, kur var status savākt. Eirokausā ļoti labi izvēle, godīgi komandas, lai paceltu savu vērtību, izcēlu nostrādāt ceponost. Uz kurienes nākamā sezona tēmē? Es nezinu, kur vairāk maksā. Nevis mēs pēc līmeņa skatāmies, bet tie pēc peso. Es domāju, ka viņi neņems tur tādas top Eirolīgas komandas, līdz ar to paliks tā, kur vairāk maksā. Gan jau, ka Turcija. Bačkas tas ir, varēs kopā spēlēt ar... Bešiktaš tas arī visas opcijas būs uz galda, cerams. Cik ļoti kurats ir iecementējis savu ar Baskonijā tālāk? Es ceru, ka ne pārāk. 17 gadu pagāja kopš pēdējā titula. Baskonijā, jā. Es ceru, ka ne pārāk. Es ceru, ka Rodions gan varētu pārcelties uz komandu, kur mēs pirms sezonas skatāmies uz Eirolīgas tabulu, uz sastāviem. Mēs domājam, tai komandai play-offos ir jābūt. Es gribētu Rodionu tādā komandā redzēt. Jo, Vai NBA? Par NBA, man liekas, viņam tur ir... Man liekas, tur grūti būs atgriezties. Tur problēma bija maz zvaigznītes. Jā, tāds sarkanie karodziņi. Jā. Tajā pusē. Objektīvi arī viņš nav... ja tu neesi top. Es domāju, viņa gadījumā vai tas, ka tu neesi, protams, NBA mēdz pievērt acis uz visādiem šiem gadījumiem, bet tas ir superzvaigžņu, teiksim, gadījums, ja, ka tur kaut ko tur, bet, viņš ir viens no, un tur ir daudz tādu, un tad, kāpēc komandai ņemt kaut kādu, kur ir kaut kādas bijušas problēmas vēsturiski, ne, bet, pa Eiropas basketbolu, es domāju, tā Baskonija šobrīd viņam ļoti pateicīgs tāda vieta, kur viņam ir iespēja. Tas ir arī izcils gājiens, kur vēl varbūt jo viņš pats, man liekas, kaut teica, ka viņam pirms sezonas Barcelona, man liekas, bija piedāvājis, vai Valencija. Viens no tiem. Bet viņi teica, ka viņi tur kaut ko jā, bet bez kāda konkrēta līguma. Un tā Baskonija bija pirmie, kas iedeva viņam tā kā līgumu par visu un ir. Un es domāju, ka viņš ir trāpījis super. Un Spānijas čempionātā, es domāju, viņa Eirolīgu, es domāju, ka to sezonas otro pusi visticamāk paņems tādā kruīz kontrolē, tur neko, jo viņam tur nav īsti varianti vairs to sezonu tur pat aizķerties, tur nekur, bet tā ACB... Kad tu saki kruīz, ka domā, viņi iet tā kā laukumā ēšu. Nē, tā, bet tu, teiksim... Lai jaunieti no otrās kompeņas uzlaiž U22. Tā, bet ja tev, pieņemsim, ir garā nedēļa un kaut kāda, varbūt tu uz kādu no tām spēlēm, bišķiņ, ja tev jāpašķiro tās spēles tomēr, jo viņi nevar, viņiem nav tas sastāvs tik dziļš, kā tur Panathinaikos, Olimpiakos, kuri principā 16 spēlētāji, ja, un tu tur vari uz pilniem apgriezieniem augt visu. Tu saproti, ja tu šajā spēlē varbūt nevini visu, tad, kā saka, domājam pa nākošo to spēli. Jo Spānijas čempionātā viņi pozīcijās, viņi play-off zonā, un kāpēc lai nē? Viņi tur varētu kaut kādus, vai viņi var sērijā vinnēt Madrids, Reālu un Barcelonu un Valenciju, visticamāk, ka nē. Teiksim, tādā ziņā tie kausi ir krietni pateicīgāki, kuri viena spēle, lai tu varētu... Rodions ir bijis komandā, kas sērijā ir diezgan liels dūžas nolauzošs līdz finālam tiekot. Arī, jā. Kas pirms pāris gadiem kaut kas taču Valenciju salauz visus lielos? Nē, Rodions ar Mursī bija tik līdz finālam. Nē, bet neuzvarēja visu. Kas uzvarēja pēdējā? Ne superlielai dūžu. Kaut kas salīdzinoši nesen. Unikāk tad bija. Bet Unikāk nebija nemaz tik nesen. Pēdējos sezonas tur ir Barcelona. Valencija 17. gadā vinnēja Madridi. Baskonija vinnēja Covid gadā. Tas pa Baskonijas pēdējo titulu. Tas bija, bet tas, labi. Var bišķi pastūrēt prom to logo. Tas izstāsta pēc tavu pirkstu vairāk. Tur tā spēlīta, 3 punktnieks, tur tā, tās idejas. Kāpēc domā, ka manējais? Izstāstā. Jā? Tā patīk? Man patīk. Man liekas, es nebiju klāt pie nosaukuma. Es ieraudzīju un es biju sajūsmā, man liekas. Vai ne tā kā,
Tā kā tev viņš ir tepat, bet tu tā kā neredzi viņu, un tad tu redzi, un tad tev viņš ir. Es gribēju par Rodionu pateikt par nākamo sezonu, kur es gribētu viņu redzēt, un kāpēc viņu tur gribētu redzēt. Es viņu gribētu redzēt Madrides Reāli, un Reāli man liekas, ka Zoņam beidzās līgums. Labi, protams, ka Zoņa ar Roģiku nav vispār līdzīgi tipu spēlētāji, bet Skarjola diezgan labi ir ar Viktoru Klaveru savā laikā strādājis, un Klaveram un Rodionam es tādas līdzības varu sastīt. Man liekas, ka Rodions ir tāds spēlētājs, kas Skarjolam patikt, un Skarjola Madrides Reāli viņu varētu labi izmantot, un es gribu, lai viņš nonāktu. Vai kāpēc Rodions nav sarakstā? Uz izlasi? Jā. Baskonī, kad pēdējo reizi tā normāli palaiduši? Ja mēs tur kaut ko runājam par to izlases menedžmentu, tas ir kaut kāds jautājums, ko var izdarīt? Es neko nevaru pārmest, ka Rodions Kurucs nav kandidāts sarakstā Latvijas Basketbola Savienībai vai treneriem, vai es nezinu, kāda ir tā hierarhija, kā viņi tur strādā. Es pastos tā, Rodions nav, vai Dzēvičs Lietuva ir, nav, viss kārtībā. Nav, visiem vienādi galvenais. Visiem vienādi. Viņam arī tā potītas ar šobrīd kā ķieģelis. Es lasīju, jā, ka potīti ir kā ziloņa kāja. Un ka ar visu to potīti. Varbūt viņam tā visu laiku vajag jau pasēst, kā viņš nolaida ar to ziloņa kāju. Bija diezgan iespaidīgs karēkals. Labi, pat fināla spēle, tā kā gribējās, protams, iespaidīgi. Ne, vispār, ja godīgi, tas karēkals kā tāds bija, man liekas, tikai viens tukšs. Pirmajā dienā bija pirmie divi, tie ceturtajā fināli bija tādi so. Bet tāpat Madrid izlīd pēdējās sekundēs pret Valenciju. Līdzīgi Užalskausam, tur arī bija intriga katrā kārtā. Ausais iemet metienu, tu zini? To redzēji? Man atsūtīja, man ir cilvēks, man piegādās šo informāciju. Visā ogrē gaismu izslēdz. 100 punktu, tu bija ogrē skatījies. Skrēja laukumā. Aizsēdzies, vai ne? Cepurītē, lai man neatpadīs. Dinamo Keponā. tad nebūs vispār aizdomas nevienam. Labi, būs vēl viena lieta, kurai jāaiziet cauri, un tā ir, protams, sadaļa ar 3 burtiem NBA. Ar apakšsadaļu. Es uzrakstīšu. Uzrakstīju, piefiksē, lai mums ir viss piefiksēts, jā. Golden State Warriors un Kristapa Porziņa Experience. Varbūt mēs tā varam nosaukt. Sākam ar traumu, pēc tam sākam ar spēli pret savu vienu no bijušajām komandām, titulu komandu, kuru 17 minūtes nospēlēja. Cik 12 punktu viņam beigās bija tajā spēlē? Ja? Kāpēc tu teici Kristapa Porziņa Experience? Kas uzaicināts pie Andrkeviča uz podcastu? un pēc tam jau atkal nākamais mačs, un es teikšu, man goda vārds tiešām sirds sāpēja, tāpēc, ka tā spēle, kurai bija tagad jābūt, kas bija jau tagad šajā svētdienā, vienīgā agrā spēle Golden State Warriors atlikušajā sezonas daļā, regulārajā sezonā. Un KP nespēlē. Toms vienkārši kalns pārbīdīja un pilsētas iznīcināja, lai dabūtu to spēli TV6 programmā iekšā 2 stundas pirms mača sākuma. KP out. KP out vienkārši. Es esmu sirds sāpēju. Un cilvēki tur, es tiešām sociālos tīklos arī noķēru cilvēks, kas bija tiešām ļoti vīlušies, un viņi gribēja redzēt 7. numura īpašnieks ar citu Golden State sastāvā. Es gribu komentāru, es gribu, tā teikt, uzmundrinājumu, ka mēs viņu redzēsim, ka viņš jau kalnus gāzīs, jo šī sezona baigi biedē drusci. Jo viens tas, ka nevar saprast, kas īsti ir, varbūt tu zini vairāk, varbūt tu zini vairāk. Un no sērijas, ko mēs vispār no viņa sagaidām, jo šis ir līguma gads, pareizi? Šis ir līguma gads, es teikšu tā, es ceru un gaidu, ka viņš regulārās sezonas izskaņā būs vesels. Tas man šobrīd ir pats galvenais, jo man liekas, ka Golden State Warriors principā tā by default pienākās vieta play-inos, ja tu pasties rietumu konferencē, tur ir grūti vispār saskaitīt 10 komandas, kas par kaut ko grib cīnīties. Šajā sezonā mums tur Los Angeles Clippers ir jāliek 10, kas maiņu darījumu pēdējā dienā principā atmetās šitajā sezonā, jo tur tālāk ir Memphis Grizzlies. Tur nav vienkārši komanda, kurš tu 10 var iecelt. Es nezinu, kas Golden State jādara, lai viņi nebūtu 10 rietumu konferencē. Tāpēc man galvenais ir, lai Porziņš ir regulārās sezonas beigās vesels, gatavs, lai es viņu play-in spēlēs var redzēt. Un pēc tam Dievs dot arī play-offos. Vai es Golden State automātiski dod vietu play-offos? Protams, ka nē. Jo, teiksim, tās svētdienas spēle, ko mēs ar Gunteru komentējām, viņi 9 cilvēkus varēja saģērt. Viņi savāca sastāvus. Tas ir 9 viņi savāca un pat izcīnīja uzvaru. Es saprotu viņu problēmas. Arī treniņos ir ģērbies Dāvs, Čodars, Jūrs un Braško. Es ir ģērbies? Es nē. Ir kaut kāda limita. Edgars taisās. Jā? Nu netaču. Bet kāds ir jautājums par Amniku? Nē, bet jautājums ir sekojošs. Kristaps Porziņš over-under, cik spēles šajā sezonā nospēlē? Cik viņam tagad ir 18? Viņš ir nospēlējis 17 laikam Atlantā un
Sezonā vēl Golden State vēl 25 palikuši. Mēs zinām, ka viņš uz šito izbraukumu tūru nebrauc līdz komandai. Jā. Tas ir 2 mači. Bet viņš ir vienkārši apslims. Tas nav tas, kas bijis iepriekš. Ja? Vienkārši illness. Nu, viņam diezgan pēdējais, kopš viņam sākās. Kurš zina, kas viņam ir bijis iepriekš? Nu, tas arī ir tāda mistika. Visos basketbola čatos visi zina. Nu, bet jautājums, vai tas ir pareizais? Visi zina visos. Basketbola čatos visi zina. Fani visi zina. Jā, es nezinu, man vispār, man nav nekādas vispār absolūtas informācijas, bet man jau tur tā no malas izstāsta, ka es nebūtu totāli šokāts, ka šī ir pēdējā sezona vispār. Vispār pēdējā sezona KP. Jā, ja viņš šogad... NBA vai karjerā? Vispār, kur? Vispār. Nu, kāda tad jēga, ko viņš brauks uz Bačers ir spēlēt? Nē, viņš varbūt uz Liepāju vēl. Viņam Turcijas lietas. Mēs grobiņu tur. Nē, uz Dubaju varētu loģiski, bet es nezinu, man šī visa saruna... Ja mēs pieņemam, ka viņam nav nekādas mistiskas slimības un viņš ir vesels, tad tas, protams, ir ļoti interesanti un exciting, un kur viņš nākamgad būs. Izrunājam visu šīs sarunas. Viņas tiešām, es domāju, arī Golden State, labi, Butlers viņam ārā līdz galam, vismaz tur pirmo kārtu var apdraudēt, kaut ko tur paspirināties. Viņam Stefs ir vesels komandā. Interesants sastāvs kopumā. Jā, bet es domāju... Arī bez visu Butleru, bet es nezinu vispār to mainīgā sadaļu, vai Kristaps vispār ir tur paredzēts, ka viņš spēlēs. Tu nepareizi uzdevi jautājumu. Nu, tad pastāst pareizi. Over-under spēles karjerā. Vai ne cita līnija bija? Šēns nav vienīgais, kurš to ir iedomājies. Pavisam noteikti. Nē, tu arī teici, ka tu nebūtu pārsteigts. Nu jā, bet tur bija jābūt cik viņš spēlē, kādi ir tie iemesli, kāpēc viņš nespēlē, vismaz ko mēs zinām, un mēs zinām ļoti maz par tiem iemesliem, par tās traumas, kas nav acīm redzams. Diezgan maz tu zini, kas tieši ir tas iemesls, kāpēc viņš nespēlē. Bet NBA klubu ģenerālmenedžera vidē 100 punktu, ka visi precīzi visu zina. Es pieņemu. Es domāju, ka viņiem ir pieejama diezgan precīza informācija. Viņiem ir pieejams Kristaps, viņu var notestēt. Zila, zaļa, vai visi zina? Es nezinu. Bet es domāju, ka viņi zina vairāk nekā mēs. Tas ir. Bet par tiem savainojumiem vispārējo, vispār tā darījums, tas 2 gadi atpakaļ, ja tas darījums izskatītos, game changers, tāds. Ja, piemēram, Golden State tur pievienojās Kristaps, jau tā pie, teiksim, viens no top līgas komandām un, teiksim, spēlētājs, kurš varbūt, viņš ir tāds, ko, nav daudz spēlētāji, kas tādas lietas, ko viņš dara, var tā kā iedot. Ja, teiksim, to, ko viņš iedod aizsardzībā, to, ko viņš iedod, teiksim, uzbrukumā. Un skaidrs, ka viņš tur nebūs komandas līderis, bet šobrīd gan tā komanda ir vecāka. Ja Draymonds Greens vairs nav tāds, kāds viņš bija, tik eksplozīvs un tik labs. Viņš ir pievienojies komandai, kas tiek līmēta ar plāksteriem kopā, un arī viņš ir spēlētājs, kas bieži ir jālīmē ar plāksteriem kopā. Ja visi ir, tad varbūt baigi labi, bet diezgan liela iespēja, ka viss nebūs. Un kā jau Šēns teica, 100% zinām, ka Butlers nebūs šajā sezonā atpakaļ. Ja Džimijs vēl, zin kā, būtu, teiksim, tad tur skaties, tur vesels un labā formā Stērs, Džimijs, Draymonds Greens, Kristaps. Varētu būt pat kaut kāds slīperi. Jā, tur ir interesants tāds, kas tur var playoffos, tur pačakarēt, jā, Bet tagad, ja tā godīgi, es domāju, ka vispār tas NBA, īpaši jau tā rietumu konferences, tur tiks tajos playoffos vai play-inos, viena kārta būs, bet tev pretī nāks Oklahoma, San Antonio, Denvera. Tās ir komandas, kas ir ar atrāvienu labākas. Tad es teiktu pat tāda Houstona varbūt un Minnesota, ja, kas ir tur, teiksim, nākošais līmenis un pārējie tur īsti, tāds, tu var tā kā piedalīšanās medaļa tur būt. Tādā ziņā pat varbūt sezonas sākumā tu skaties, teiksim, tā Atlanta jau uz tā austrumu konferences fona, pēc tiem cilvēkiem, pēc tiem rosteri pat varbūt pat labāk izskatījās, ja nekā Golden State tās cerības rietumos. Bet, arī tur nesanāca, kā gribētu. Un es domāju, ka no austrumiem arī, kas tur, es domāju, ka čempions būs no rietumiem, no austrumiem. Es nedomāju, ka tur kāds... Es negribu tur pesimismu būvēt, bet man liekas, ka šobrīd īstais jautājums, vai Kristaps par turpinās karjeru, vai viņš te par titulu cīnīsies. Tad es neuzdošu nākamo jautājumu par to, vai mēs viņu redzēsim vasarā izlašu spēlē. Es nezinu, tas jau tas pats. Vai ne, to jau mēs joprojām nezinām. Tas temats pacelsies, tojoties vasarā par Kristapa motoru, par viņa vēlmi spēlēt. Labi, bet ja veselība ir kārtībā, līgums neietekmē to vasarā basketbola situācijā? Hokejā skaidrs, ka ietekmētu. Basketbolā. Kā ietekmētu? Ja nav līgums, es domāju, ka tad nespēlētu. Ja viņš turpina karjeru un viņam uz izlašu pauzi nav līgums, es domāju, ka... Mums vajadzētu vasarā ar visiem labākiem bez Kristapa ar Austriju un Holandu. Vajadzētu. Tā varētu arī nebūt tā lielā krītamā kaita. Bet nē, protams, es domāju, ja viņš turpina karjeru, tad viņš spēlēs. Kāpēc viņš nespēlē?
Bet situācija tāda, ja viņam ir jau Viņam nav jaunais līguma. līgums. Viņš grib turpināt karjeru, viņš var turpināt karjeru, bet viņš nav noslēdzis līgumu ar nevienu komandu, tad, kad ir izlašs. Es domāju, ka 31 gadu vecumā viņam varētu būt lielāks pofiks par to. Nu, tas jau viņa lēmums. Tur nav nekāda likums, kas to aizliedz. Tas vienkārši ir, tu riskē vai neriskē satraumēties. Viņa gadījumā tur drīzāk tu parādi, ka tu vispār spēlē basketbolu. Varat ar mani slēgt līgumu, redzat, es esmu laukumā. Labi. Neliela. Bet tur ir sava loģika, ne? Jā, savu loģiku tur ir. Jā. Šeit loģika tur ir. Nu, jā, šeit loģika. Labi, neliela atkāpe. Kaspars Dogoņš 3 reizes noslēdz karjeru. Jā. Tā kā viss var Kas man kaimiņam noticis? Kāpēc viņš iet prom? Nu, to kaimiņam, tu vari arī iet un paprasīt. Es jau viņam prasīju, kas tev ir? Tur zinu, ko tur kā tur. Labi, Viņš gribēja mierīgi mājās dzīvot, un kas ir viņa kaimiņš? nevar beigt šitā. Viņš tādā vidē nevar uzturēties. Padomā, kā tu uzvedi. Viņam sen jau golfs, es siemēru, viņš nevar golfu tad spēlēt. Nu, logiski, tad var aizbraukt uz Olimpiādu. Tieši tā. Ja vai tev vajadzēja mainīt to vārdsargu, vai ne? Lūdzu, nesāc tagad tikai. Nu, Man ir galvenais, lai Sito Alonso zina nolikumu. Lai izlasa reglamentu. Lai viņš izlasa. Tad pagaidām ir vienkārši. Līdz šajā fāzē vienkārši jāuzvar. Labi. Ejam uz pašām beigām, izējām ātri cauri kalendāram, kas mums ir jāskatās. Kur arī ir izlašu spēles. Mēs pievērsīsim uzmanību, protams, arī mūsu kaimiņiem Igaunijai un arī Lietuvai. Viņiem arī tagad spēles būs paredzēts Latvijā, tātad Polija 27. februāris un 1. marts, tātad piekdiena. Pasītot to spēli, tur jūs atkal dzirdēsiet Arturu Šenhofu balsi. Zilos ekrānos. Zilajos ekrānos. Es ceru, ka mums nav zila ekrāni. Piekdienas vakars kopā ar Šenhofu. Man, piemēram, ir krāsainais teļuks. Jā, ir zilais ekrāns. Labi, Igaunija arī piekdienas, svētdienas spēles ar Zviedriju pretī un Lietuvā ir Islanda. Es neesmu paskatījies Zviedrijas sastāvu, bet Zviedrijai tās ir tādas elīgi svarīgas spēles, jo viņiem ir 0-2 bilants. Igaunijā ir 1-1. Zviedri ir labi sastāvs savākt. Igauniem svarīgs? Nē, nu ir, bet Zviedri tiešām ir tādā situācijā. Svarīgi. Ir kapsloks svarīgi. Un arī sākums. Lietuvā ir svarīgi. Nu, Lietuvā. Ja 0-2 viesot Islandē? Nu, tad viss tur beidzās. Tad jāatlaiž viss. Tad tu gribi teikt, ka spēle hierarhijā, protams, Latvija, Polija ir atrādāms. Igaunija, Zviedrija abas spēles, un tikai tā mēs lietuviešus izskatām. Jā. Tās ir tās spēles, ko es, ja viņas iet protams, skatos Latviju. Nav paralēli, reku paskaties uz laikiem, pasties šitie vismaz atsevišķi, un šitie pārklājās. Šitie te iet labi. Ok. Es zinu, lietuvieši vairs labāk redzēt, tur būs jāņem kaut kāds multitaskings, bet tas viss ir iespējams. Nē, bet pasties, jā, viss kārtībā. Nu labi, tāpatās Lietuva-Islandes. Sveiciens Tomam Circenim programmā, viss ir salikts pareizi, tā kā viss būs kārtībā. Labi, kungi, laiks ir aizskrējis vējs pārniem, dators aizvarās ciet. Tēmas ir daļai izrunātas, ne viss līdz galam izrunāts, tāpēc mēs tiksimies vēl. Kā jūs teicu, nezinu, kāds būs sastāvs. To noteiks treneris. To noteiks treneris. Mums ir savs treneris. Ļoti labi, mums ir ideāls virsraksts pirmajā epizodē, ko likt virsū. Tad, kad, kā ieliks, piemēram, TV3.lv. Arturs Šenhofs, Kristaps Porziņš savu pēdējo spēli ir aizvadījis. Mēs te kaut kur varam atrast tādu citādu. Izņemot to, ka tā nebija teikts. Visu varēs drusīgi pielabot. Droši. Pagaist, šito neparakstīju. Nerunā vairāk, mēs šito samoties. Visu, ko tu pasaki, var tikt izmantots. Un tiks izmantots pret tevi. Labi, paldies. Paldies visiem, kas skatījās. Tiekamies nākamajā reizē. Čau, čau. Labi.